Nē, nu labrīt visiem. Nu ko, šorīt ir tāds patīkam vēss. Mums tā aizputē ir -6 grādi. Un tas nozīmē tikai to, ka jābrauc ir uz mežu. Nu, ko dzirdēt kondišķi. Kondišķi nē, bet autonomika jau rūc. Būs silts vismaz iekšā. O jā, te ir pamatīgi viss uzsils. Tas ir tik forši no telefona paņem, uzspiež podziņas. Autonomika sāk griezties. Un vēl tāda lieta, ka man šīs te būs kaut kā jāpievieno. Jāizdomā, kur viņi tā smukāk pieliksim, lai nekrīt baigi acīs. Būs mums beidzot video reģistrātors. Nu, kaut kāds sniedziņš mums ir sasnicis. Diezgan mazā kārtā. Bet pilnīgi atceros pagājušo gadu tur lāpsta rokās. Man liekas, ka man par šai mašīnai nav nemaz lāpsta. Tā noteikti uz ziemu būs jāsagādā. Bet mežā jau forši te bišķīt ir piebraukāts. Un tam sniegam jau maz vajag. Tad tas smagais pāris reizes pārbrauc pāri un tur jau ir sablietējies un ir forši slidīgs viss. Nu, un pa lielam jau arī tas savas braukšanas paradums ir momentā jāmaina, jo jau vairs nav tā, ka tu pa to grantā to var braukt, un to var gan sabremzēt un iestūrēt, un viss ir kārtībā. Kā jau mēs visi zinām, ziemā ir jābūt daudz uzmanīgākam ar to braukšanu. Nu, labi, pagaidām vēl tad tā, tas snieģelis vēl nav piebraukāts, un šis jau arī tāds beigais sniegs vēl īsti nav. Bet, tad, kad tā sniega sega paliek biezāka, tad tā situācija ātri var izmainīties. Ai, tu nostur šito krautuvīti, kāds man varētu piedāvāt aizvest. Kā te viss skaisti sakrāmās. Tāda jau prieks vest pilnīgi. Tāda, ko arī vagoniņš stāv. Jā, viņi noteikti vēl te kaut ko zāģēs ārā. Jā, bet šodien tas foršs laiks, tagad es te pie partizānu bunkuriem esmu un -4 grādi šobrīd rāda ārā. Tāds patīkams, tāds dzestrums. Un tā kā ir laukās salas, tad visiem kokudējiem tagad ir beidzot sākušies darbi, jo ne tikai kokudējs var iebraukt tur, kur varbūt pirms tam nevarēja iebraukt, bet arī tāpatās traktors. Teiksim, kaut kāds sirsmas, kur viņam gāja grūtāk, tur dubļi un tādā garā, nu, zin kā, ja ir uzsals, tad arī traktoram ir vieglāk. Un līdz ar to arī tie darbi kaut kā iekustās. Nu, kā piemēram man arī, nu. Un tad tālāk ir krautuve, tāda parasti celiņi mēs te braucam. Un te jau tas pats stāsts, ja te ir slapšs laiks, nevar iebraukt. Tad arī tā apgriešanās ir tur tāda. Nu, tur nav apgriešanās, tur cilpi jāmet, bet tas ceļš ir, nu, te ir tik jēls apakšā. Bet tagad ir forši sasals un mierīgi, brīvi braucam un viss ir baigi forši. Lācis jau brakšķi, te man te bija tāda baigā peļķa. Un jau braucam smuki cauri. Jā, ka te man ir vēl malciņa. Es te pāris mēnešus atpakaļ biju tai krautuvē. Un tad te bija tā baigi jāskatās, tikko bišķīt lietutiņš uzlīt, tad viss gatavs, tad tu vairs te nevar iebraukt. Šī bija tā viena vieta, kur bija dubļi. Te viss sasals krātās tagad raks. Un otra vieta bija šis te ceļš. Tas viss arī, viņš bija tāds mālaini, tāds dubļains. Tur pat nebija tā, ka kaut kāds baigās rises te bija. Bet, vienkārši tā kā pīli pa ledu. Tik tāda slapī māla braukt. Bet, jau te forši iet. Viss ir baigi feini. Un te man ir tā apgriešanās cilpa. Mēs braucam augšā tur, bet ārā nāksim šeit no tejienes. Un tad arī, zin kā, te tāds maziņš kalniņš, ja tas viss ir dubļos, un tad loģiski, ka te ir grūti iebraukt. Bet, jau te tagad iet pa smuko. Un grādi laikam arī visu dienu tādu turēsies, tad es domāju, ka es tās abas kraviņas arī mierīgi paspēšu novest šodien.
cētam riņķī. Tā interesanti. Jā, nu tagad arī krūmu mazāk iepriekš brāz ar tiem krūmiem, tur stiķējās tā piekara. Bet te kaut kāds koks ir nogāsts tieši tur, kur nevajag. Ļins. Kā tas tur nokrita? Labi, pabraucām apkārt. Protams, jau no kokadējā nevar izvairīties no tā, ka tu kaut ko noskrāpēsi, bet nu tīši prāt man galīgi negribās mašīnu skrāpēt. Ko reku mēs te tagad laižam lejā? Tā jau uz pakaļ it kā es jūtu un uz stūri, kad, nu, nav jau tā, ka galīgi ciets te būtu apakšā tāpatās jau ir mīksts, ja tas sals ir tikai pāris dieniņas tirni, tas sals arī nav nekāds baigi lielais. Bet, nu, man principā tagad ir jāapgriežās un tad vēl vienreiz te būs jāizbrauc. Nu tā, jā, ir krauties, apģērbies uz esmu, jāsam meklē cimdi ir. Tagad jāizdomā tāda smuka vieta, kur man to kameru novietot. Tā inčīgi, man liekas, izskatās, ko var redzēt, nu, pātrinājumā, ka krāmējās. Jāizdomā, kur man viņu nolikt. Nu, visticamāk, jau standartiņš kaut kur te tā uz laukas viņu nolikšu. Ja kaut kā šitā, vai šitam traktoristam gan gribētos, es nezinu, uzsist pa plecu un pateikt, tos baigais vecis, jo šito sūdu tik skaisti sakrāmē, jebāl. Tur gan Džeks, man liekas, ilgas gadus strādā. Ja arī, teiksim, tā krautū, tu viņiem tur vienkārši pašmaktalē caurums un līmēs tapets virsū. Superīgi. Jā, jāģēr tagad savus 10 paunus nost. Zinām, man iepriekšējā darbā bija normāli ziemas pufai, kuras esmu pazaudējis, man nav ne jausmas. Ne mazākās jausmas. Varbūt atstājis iepriekšējā vietā, es pat neatceros. Tā es nezinu, vai jūs man te redzat šajā apgaismojumā vai neredzat. Bet Enefitu es aizvilku, es paspēju vēl vienu aizvilku, bet man nesanāca neko baigi nofilmēt, jo bija diezgan jāsteidzās. Jo tagad mēs braucam Zirņos uz mūsu pašu krautu, un tālumā ar ko Aigaras brauc pa priekšu, viņš man rāda, kur man būs jābrauc. Un tā kā jābrauks, tad tumsā kaut ko mēģināsim atrast, kur te kas ir, un vienīgais bonus, ka ir uz vas krautūs. Nu, mīnus ir tāds, ka dabūs grābt ceļu un atstāt to ceļu aiz sevīm ļoti smuku, kur, teiksim, dubļainās krautuvēs, tur tādās uz melnā sagam, tur neviens neko negrābi, bet tad dabūs ceļu atstāt smuku. Bet, nu, zin kā, forši apgriezties, jācer tikai, ka nebūs baigi dziļie grāvi, bet, nu, man garais iekrāvēs, tas arī tā, pa pusē vienalga. Un kaut kā tā, močiem mēģinam to Aigaru noķert. Ei, tu nostā tādu ir pasaka. Tepat ir krauta un apels galā. Pa ko man tāda labvēlība, es nesaprotu. Jop, cik mīzīgi. Tā tikai jāskatās, ko es tad gribu, lai es ņemu. Viņš pagaidīs, lai viņš man panāk pretī. Kas te tiek, ko dar šito, viņam noteikti nevajadzēs. Tur uz priekšu droši vien. Nu, kaut kā šitā, kaut ko es te uzkrāvu. Tagad jāsaraksta papīri. Tā, pagā izslēgsim sūku. Tas soļas pa tukšo neiet. Tā, sakrāmēsim. Nē, sarakstīsim papīrus. Tagad te rācīt uz šinās. Jāsaraksta papīri. Tā, es man tā pamēr te kaut ko. Reko. Jā, tā, jāsaraksta papīri, jābrauc mājās. Šo krauģis rītā nodošu. Jo nu jau ir pārāk vēls, nu jau ir uz 15:09 vakarā. Kaut kā tā.
Nē, no labrīt. Nu, laika apstākļi šodien ir superīgi. Nu, kroči, šitā ar brīnumu sen neesmu krāmējis. Man bija pusotru stoiku bērs, pusotru stoiku skuju, man vajadzēja šito salikt, lai nav pusjaudu. Un es pat iekrāvējis šitā nolicis. Nu, lai man sanāk pirmā stoika pilna bērs. Es nezinu, vai tas ir pareizi, bet es tā izdarīju. Es neesmu redzējis vēl šoferi, kas tā būtu krāmējis. Parasti Vācijā džeki šitā dara. Viņiem tur kaut kā savādāk tur lokās tie iekrāvēji. Bet, nu, šoreiz arī es tā izdarīju. Tās gan bija viens smuks kokudējs. Man vienīgais nav nejausmas, kā es visu to murgu dabūšu ārā. Jo es zinu, ka kādreiz, kad veda malku, malka bija jāud uz metaluru teritoriju. Paldies tev arī. Nu, jā, un malku ved uz citu teritoriju. Alkšņu papīra malka arī bija tā, ka ved uz citu teritoriju, kur traktors krāmē ārā. Un tagad man nav nejausmas, ja es viņiem nekad neesmu vedis bēres papīrēn vai skujas papīrēn. Un galvenais, lai nav tāds ieberziens, ka viņi man liek izkrāmēt to bēres un skuju ārā, un beigās man paliek alksnis, kas jau ir kaut kur citur. Jo kā jau viņi kā varēja redzēt, alksnis man piekabēja pirmajā stoikā, un tad būs jau ieberziens ar to izkrāmēšanu. Bet, nu, tūlīt es esmu klāt, tad jau redzēs, kā viņi man to liks ko krāmēt. Nu jā, diezgan dīvaini, es te viss sakrāmējis. Izskars arī otrā, pirmā stoika ir pilna. Nu, un es nezinu par šito, ja man liks skuju ko krāmēt šeit ārā, kas ir te, un tur ir skujkoks un bēres. Un ja man šis te alksnis ir jāved citur, tad sāksies, tad es dabūšu nokrāt nost, lai es teikšu, ieeju klāt, un tad būs čakars. Es ceru, ka ne. Nu jā, ir labas ziņas un ir sliktas ziņas. Labās ir tās, ka traktori šito visu krāmēs ārā. Sliktās ir tās, ka man tas alksnis ir citā teritorijā jākrāmē. Un tad es ceru, ka man ar traktoru izdosies sarunāt, lai viņš to pusi stoiku, nu, lai to pilno stoiku sadala piekabē uz 2 stoikām. Labi, te tālu nav jābrauc uz tam metalurgam, bet diezgan stulba braukšana ir, ka tev viss sastāvs ir tukšs un piekabē pirmajā stoikā tev kaut kas ir iekšā. Es ceru, ka traķis man pārkrāmēs. Nu, vien kauss vismaz liemet pēdējā stoikā. Nu, šis bija baigi fēni. Sarunāju ar traktoru, ka to pēdējo stoiku, kas man palika pāri, kas ir alksnis, ka viņš man sadalīja piekabē uz 2 stoikām. Jo, nu, nav man te tālu jābrauc, bet pa koplietošanas ceļu, tai teritorijā, kur jākarauj ārā, tur arī beigās bedrs ir. Un diezgan stulba braukšana, ka tev piekabē ir 1 stoika un viņa ir pilna līdz lūpai. Un tad sadalījām 2 stoikās. Paldies! No laika apstākļi gan šodien ir super iepriecinoši. Lietas līst, dziļi vējš pūš iekšā pa logu. Bet es ceru, ka saldo būs normālāk, jo es tagad uz saldas pusi braucu, man tur zirņos ir krautuva. Nu, vienīgais labums tas, ka vismaz tā aizmugur noskalojās mašīnai. Jo es jau biju, pēc mazgāšanas jau biju paspējis viņu nedaudz jau nosmērē pa tiem putekļiem, dubļiem. Un šorīt jau brauc, jau liela daļa no tiem dubļiem jau bija nopiruši jau nost. Nu, ko tu man te nāca tālām gaismām pretī, nu? Diena taču ir, ne jau nakts vecīt. Nu jā, tā kā laižam uz saldu. Sniegs iet pa gaisu. Jā. Viss šķīst un klīst. Galvenais, ka Liepājā bija +8 un no sniega vispār nemiņas. Tad tajā uz zirņos ir +3. Un sniegs ir diezgan daudz. Bet, nu, pēc tādiem grādiem, protams, tu viss ir jurgā. Tu redzi, viss iet pa gaisu tur. Jā, būs. Un es baigi ceru, ka man šo te krautu izdosies novest pirms tā lielā sniega, ko tu soli. Ja te ir bišķi tāds kalniņš. Un, nu, zin kā no tas, ka tas kalns, tas vēl sūds. Bet te pie tilta ir baigais leciens. Šis ne, bet reku, te tā tagad. Baigais lēciens, un zin kā, lai tiktu smuktai kalna augšā, tev diezgan jāieskrienās ir. Bet ja tu ieskriesies, tad uz to tiltu kaut ko var gadīties, ka nolauzīs ar kravu braucot. Es atceros pagājuši, kad mēs tam Meķisē vedām, tad, kad es vēl ar Optimusu braucu. Nu, tad mēs pa tajiem močījām. Nu, tad tai kalnā bija tā interesanti, tur viens bija palicis, bija nokaisījis visu to kalnu, uzlicis ķēdes, un es jau to, protams, nezināju.
Un es tik močīs skatos, kā forši viens kalnu nokaisīs, un es jau tad tik augšā. Un tad tikai pēc tam tas šoferis teica, jā, ka tas bija tur visu kalnu kaisīs, jo bija palicis pusceļā. Un dēļ tā, ka tur dabūja kārtīgi sabremzēties pie tā tilta, lai nedabū palikties gaisā. Un līdz ar to ātrums pa mazu un nekur netika tālāk. Brauc uz Mecas krautuvi, nenāk te kāds pretī. Šitā krautuvi ir tādā vietā, kur vēl vienai firmai ir noteikti meža izstrāde šobrīd. Jācer, ka es ar viņiem nesatikšos, vai arī es otrs ceru, ka viņiem iet rācī, lai es varētu sarunāties. Āļā, nenāk te kāds pretī. Tā ir baigi labā lieta, tev ir rācija mašīnā. Kā daudziem arī uz ielas braucot liekas citreiz, kā tas smagais tur dzen garām, pilnīgs stulbens, vai ne? Bet otram smagam ir rācija, viņš pasaka, davai kolēģi, kurīn virsū es tev palaidīšu, un viss mierīgi. Tā daudziem liekas, ka tas smagais kaut kāds nenormālais tur nepārredzamā vietā, varbūt tur iet kaut kur garām, bet lielākoties ir tā, ka tas vispār rācija ir sarunāts, ka tas, kuru apdzen, tas jau atlaiž gāzīt, un, lai vajadzības gadījumā arī var palaist to apdzenēju garā. Nu, tā kaut kā. Āļā, nenāk te kāds pretī. Spēdām izskatās, ka te pēc brīdi viens nav bijis. Jā, šī jūrga laba te ir uz tā ceļa. Un kā jau ar kokudēju, tik ļoti ātri izdodās piebraukāt to ceļu, ka viņš paliek pilnīgi tā kā lēdz apakšā. Kad baigi ātri paliek interesanti. Es ceru, ka te neviens nenāks. Man liekas, viņi griežās kaut kur višķi tālāk, kad tuvāk, kur manai krautuvei. Kaut gan man galā ir āpels, ir jau būt, ka viņi pat līdz āpeliem brauc. Un par rāciju man neviens neatbild, tad laikam nāc nav. Bet pēc pēdām āreku man krautuvi. Nu, pēc pēdām izskatās, ka viņi brauc uz to pašu apeli griezties, kur es. Vienīgais labums, ka te pirms manas krautuvas ir viena vieta, kur apstāties, nu, respektīvi kabata. Ja viņi redz, ka es kraujos, tad viņi var palikt tajā kabatā, kamēr es palējam garām pēc tam. Tā kaut kā. Ko man te būs jāņem? Jāņem. Alksnīca atkal, jāiet ar alksnīcu uz Liepāju. Nu, diezgan smuk te viss piedzīts pilns ar sniegu. Kamēr atbrauc ir tāda šļurga. Sniegs iet pa gaisu. Jā. Reku draģis brauc. Tā, jāizdomā, kameru kaut kur nolikt. Kaut kur viņi varētu iebāzt, nezinu kur. Raģis arī brauc. Tā, labi, jānoliek kameru, jāiet krāmēties, ne? Tas ir ilgi ar muldē. Nu, kaut kā šidā. Zināt, nu šitāds kraus ir pateikam krāmē. Labi, nu tur, protams, tik perfekti jau nesakrāmēs, lai nebūtu tur gala jātaisno. Bet vismaz nav viss krustām šķērsām. Un gala beigās arī tas šoferis jau nekad tik perfekti, precīzi nesakrāmēs tajā mašīnā, lai vajadzētu, ka tā krautu, piemēram, tur super taisni. Bet, nu, vismaz daudz maz, lai tur nav viss krustām šķērsām. Redz, mums tik traki. Neizskatās. Protams, es arī neesmu pats tas superīgākais, skaistākais krāvējs. Man vienkārši nav laika tam visam ir jābrauc, bet... Un, protams, jā, es zinu, daudz no jums operatoriem ir teikuši, man jau pa smukumu nemaksā, bet zini kā, tad, ja es vasarā pie tās tavas būdas atlaižu gāzes pedāli smagiem, man jau par to arī neviens nemaksā. Tas vienkārši tā ir kaut kāda savstarpējā cieņa, nu. Attieksme rāda attieksmi. Protams, neviens neprasa, lai tās krautuvs būtu tāds, ka var tur, nezinu, tāpēc līmēt, bet, nu, daudz maz. Un tagad, piemēram, šī krautuva nekāda vaina. Krāmē bišķi pieklapē galaļus un moči, un reku viss ir uzkrāmēts, un viss ir baigi labi. Tā, nu ko?
nopirkt kaut ko ēdam. Nu, redzēs, kas tur būs. Iestriksim tulītās. Tēku tā poga man ir. Pagaid izslēdzos. Strāvas pārveidotāji. Rācija, protams, sāk mums šņākt. Liekam sildītas. Manā nejausmas viņš ir jāņem tas plasmas nost, nē, tas tā pa lejā vai nē. Es zinu, ka citi neņem to lejā nost. Man galvenais, lai tur neizkūst kaut kas vai nesāks trakēt. Nu, tā bija tikko tā dīvaina skaņa. Nē, gan jau būs labi. Un kamēr man tur sildās, man vajadzētu izdomāt, es tiku par šitādām te lampiņām. Jo vesels čups. Un vajadzētu izdomāt, viņas kaut kur forši ielikt. Ja man patīk, es jau tā esmu pielicis sarkano gaismu. Un vienīgais šīs ir tāds, ka te jau var būt caurums ir un jāsēdina iekšā. Bet man īsti negribās urpt nekāds caurums te mašīnā. Un tad es domāju, jāpaņem kaut kāds finieris vai kas, jāuztais tāds statīvs, kur vairāks viņas saliek uz vienu vādu, ieštapselē un tad izdomā viņas kaut kā dabai draudzīgi piestiprināt. Kaut kur jā. Un starp citu, ja kādam vajag visādi šitādas lampiņas ir uzrakstītas kapstam, jo viņam laikam diezgan daudz viņas ir pārpalikuši. Nu, pa naudiņo, protams, vai ne, bet viņam diezgan daudz viņas esot. Kaut kādu mīklainu apstākļu dēļ viņš pa ļoti daudzām ir ticis un jā, te arī ir kas zils ir. Sāk jau smaržot, tad tulīt būs sūdi. Jā. O šis rītīgi besīgi katru reizi, ka ieslēdzas to strāvas pārveidotāju, jo rācija kaut ko tirinās. Kaut kas viņai tur nepatīk. Vispār jāsameklē kaut kāda dakšiņa laikam. Tad tāds Wonder kabat viena, bet te nav dakšiņas, te tikai karots. Nu labi, kartpoļi biesmu, tur jau rēst karot, nav nekāda problēma. Es tagad tā pamanīju pa to sniegu braucot. Tas sniegs tik daudz te aizsities ir pa gaisu, ka man rekord distances devējs ir nogļukojas. Tas noteikti pilns ar sniegu ir piedzīts. Ja šitā kaut kad bija man arī Unicentrā kādreiz, kas strādāja. Arī pa tādu žļurgu brauc, tad visi tie asistenti un visi sūda aizdaršās pilni ar sniegu. Un tā kā nokūst, tad jau atkal viss kārtībā. Jā, bet bišķi ir tas starpība laikapstākļos, ne? Kāds laiks bija tur tā Zirņos un kāds tagad ir Liepājā. Saulīt spīd, sniega vispār nav, viss ir skaisti. Nu Vovčuk iedavā gaismā. Es tikko Vovčukam par rāciju saku, vecīt, tev tur piekabē viena pusnedeļa. Tas sāk lamāties, zeja, baltas, švarts, millers. Un kračs nebeidzamais stāsts. Viņš man saka, ka vados ir īsais sameties, un citus laiku drošinātāji ārā. Zin kā es saprasti, tev būtu veca piekapa, tur nezinu, 10-gadīgi piekapa, tur viss kaut kāda sūda ar būtais vados, sastrīķējušies, noberzušies, nu, viss kaut kas. Bet nu ne jau piekabai, kurai, es nezinu, labi, ja viņai tas gads ir riņķī pagājis. Nu, nebeidzamais stāsts. Pagājuši gadu salu laikā viņam aizmugurē tā lielā gumija, ja viņa bija, man ir Skānija piekabē, viņam ir Švarts Miller rakstīts, uznāca sals, izgāja akmens cauri, visu gumiju pizģēts. Nu, it kā iedēja viņam jaunu gumiju. Un tagad cik te kurzemē, nu, tas video visticamāk būs piekdienā, nu šonedēļ, nu, kas te pa salu ir bijis? Nu, 4 stundas ir bijis sals un ārkal gumija pizģēts. Un zin kā, un tev kā darbiniekam drausmīgi griebjās šitās lietas, tu varētu normāli braukt uz mežu strādāt. Nē, tev jāremontē ir putekļu gumija, tev jāmeklē vados ir īsais, un tev jātaisa visu laiku ir kronšteini, kas tev lūst visu laiku nost. Es zinu, ka man tagad ir jauns sastāvs pasūtīts. Man, paldies Dievam, ir Juki piekabe. Jo ar to nekad nav problēmas bijušas man. Vecajam Optimusam Juki piekaba. Brīžiem bija tā jāsteidzās, ka tā piekaba nevienu brīdi man taisni nenāca no muguras. Visu laiku krustā viņa nāca. Un tāpat dabūju viņu mežā mest iekšā un karināt nost un virsū un ko tik ne. Un viss gāja un viss turējās un nekādas problēmas nav. Tā parās, kā man teikt, man liekas, ir Kalderī piekaba. Arī, nu kā, nu brauc, nu nekādas problēmas nav. Tur pilnīgi jauna Švarts Miller piekaba un būt dirsā, viss ir slikti. Nu, visticamāk, viņa aģents atkal gribēs ar mani sazināties un pārmetīs, ka es kaut kādas sliktas lietas par viņiem runāju, bet, nu, ja tā piekaba būtu tiešām laba, nu, visticamāk, ka neviens nekādas sliktas lietas par viņu nerunā. Tā kā, nu, vienkārši ir sasodīt besīgi gan no firmas, gan no šoferu viedokļa, kad no firmas, ka tu esi samaksājis beigo naudu par piekapu, kas visu laiku tev čakarējās. Un tev kā šoferim arī tu varētu braukt un pelnīt. Nē, tev jānodarbojas ar kaut kādu reālu huņu visu laiku. Tā, esam tagad Liepājā.
Krāmēsim to alkšņu papīru malku ārā. Kaut kādu brīdi viņi bija bišķi tā kā pazudus, tas nosaukums, ka tāds jau viss gāja vienkārši malkā iekšā. Bet nu tagad mums atkal ir alkšņu papīru malka. Man rītīgi patīk šitie kadri, ka viss noteikti baigi ātri. Un tad es paņemu telefonu un turpinu, tā kā nekas nebūtu bijis. Krašs aplēs grābekli. Man viņš bija tur nokrits un es laidu ķepu iekšā. Viņš kaut kā ieķērās tai ķepā. Bet nu labi, ka viņš vismaz nav pa īsti, tad es vismaz man turās. Tā, reku mans alksnītis stāv, to mēs tulīt kraus augšā. Traķis kā reiz darbojās. Ej, nost, baļķi! Te jau kāds 2 kraus varēs izsities. Tā, bet vienīgais, kas tas tāds ir? Tā ir kaut kāda sūdīgā malka. Šī būtu tā kā skujas papīriem domāt. Tā izskatās. Ok, tad laikam to atkal man būs jāņem. Nu, gan jau, ka tā ir skujas papīra, jo viņi ir pārāk šķība un līka un tādu visādi. Nu, sāks ar to. Ja bērzam laikam tagad cipari sajūt lejā, un tad esot bērz pa priekšu jānovāc papīrē, jānovāc. Kaut gan ostā ir kā kuģis redzēja. Tad jau pāris rindas aizies un tad jau atkal gan jau būs cipars apakaļ. Skaidra lieta. Tā, nu esam atpakaļ krautuvē, kā jau iepriekšējā kadrā varēja redzēt. Nu, blin, nevar tās kurpes dabūt kājās. Kā jau jūs visi zināt, man patīk braukt zeķēs, lai ir tīras kabinets un gala beigās, lai arī tajos biezajos zābakos kājas nesvīst visu dienas garumā. Jo šitie man ir tādi zābaki, kurus ir bišķīt grūti uzvilkt, tie ir augstumi. Pa lielam lietas sekojoši, tagad mēs uzkrāmējam bērzu. Šitik, nu kas tur ir kaut kāds stojka. Un pārējo pastumšu apakaļ uzkrāmēsim skujkoku. Jo bērzam te kaut kā tas cipars baigi iet laikam lejā. Man kaut kas jau teica, kad kaut kādi 52, 54 pa kubu, kas priekš bērz tur sūds, kas ir. Nu, un tāpēc mums ir svarīgi pa priekšu novākt bērzu. Un tad jau var visu pārējo izzināt. Tā. Kaut ko mēģināsim te darīt. Viens, kas nevar sagaidīt, ka būs tā mašīna ar būdiņu, nu drausmīgi. Nu tagad tāds bērns, kuram pasaka, ka tu līdz ir Ziemassvērki un tu jau tāpat zini, ka būs Ziemassvērki, bet viņas tāpatās gaida. Jo teorētiski jau šai pašai mašīnai vispār nekādas vainas. Viss darbojās, viss iet viņai. Nu, viss savās iedās. Viņai nobraukums ar diezgan maz, ir 270 000, man liekas, ka pat vēl nav. Un vienīgais jā, nu foršā, ka tu sēdi nevis te, bet tu jau sēdi te, tev ir laba redzamība, tu esi siltumā, būdiņā, te muzons skan. Nu, es varu uzlikt širmīt un pats padziedāt. Nu ko, bērns atkal sagāja vienā stojkā. Tagad galvenais ir atcerēties šo stojku, uzkrāmēt mazāk, lai uz velkošajām asīm nav svars pārāk liels. Nu, teorētiski varēja jau sadalīt ar krāmēt tur kaut kādu skuju virsū kaut ko. Bet man drausmīgi besītos sortiments muļļā kopā. Ja tad traķim ir sūdīgāk izkrāmēt, tad tur tāds čakars. Un gan jau, ka tev mērot arī nesamērīs, tā kā vajag, tāpēc labāk ir. Man patīk tā, ka vai nu tur, lai ir precīzi pusi uz pusi, vai nu tur vienkārši piegrūst vienu pilnu stojku līdz lūpai un viss ir labi. Jā, šeit tev te bija papīreni, nu tādi papīreni, tā kā, pirmā acu uzmetienā varbūt liekas, ka tā ir papīreni.
Bet pie kaut kāda 4. kausa es pamanīju, bet ja paigi viegli nāk viņa augšā, nu nav īsti riktīgi kaut kas. Nu, protams, tā jau ir tā sausā, nu. Bez mīzes viņi iet nevis kā papīriem, bet viņi iet vienkārši kā malki. Un ir to vēl jādomā, kur viņi patiesībā var nogrūst. Labi, ka es viņu neaiziet kā papīra, nu labi, es arī to rīt gaismā būtu pamanījis, ka īsti nav riktīgi. Bet jā, nu šitos kausus uzlikt, es domāju, nu kaut kā baigi viegls, viss, nu tas fiskars pilnīgi palagdamies rāva augšā. Jā, labi, ka pamanīju, neko izkrāmies ārā, iesprauks tālāk pelkšņu. Jā, bļin. Nu labi, ka pamanīju, savādāk būtu diezgan stulbi. Rīt aizbrauktu Liepājā uz ostu. Un tad sāk domāt, nu kur lai viņas bāž tagad. Un visticamāk, tad, kad mums rītiņus vajadzētu nodot, viņiem viņi figā nebūtu cipars. Jo man liekas, ka viņiem jau startā tas cipars nav nekāds baigies. Gadā. Nu te ir pilnīgi skaidrs, nu šitais ir alksns, nu te garām nevar aizšot. Kā es šitā kļūdījos, es nezinu. Bet vienreiz atceros valsts mežos strādājot, arī kaut kā bija pa nakti. Pēc koda man bija jāvada, laikam kaut kāda tāra. Jā, viņi bija īsā tariņa. Skujkoks un kaut kā pa nakti, zin kā, tu esi nomocījies, nostrādājies, viss tev līdz kaklam, tu tik krāmē. Un beigās izrādās, ka es biju arī kaut kādu šito sauskaltušo salicis, kas bija kā gulsnes vai kas viņš tur huņi zina, kas viņš bija domāts. Bet es viņu aizveru kā tariņu, un tāpēc tam tur viss bija slikti, pēc tam bija jāvāc kopā un nebija īsti kārtībā nekas. Nu, šitā ir otrā reize dzīvē, kad es esmu šitā sajaucis. Bet neko darīt, nu. Kā tā ir labi, ka pamanīju, ka nav riktīgi un ka kaut kas jāsāk krāmēt ārā. Tā, labi, to kameru kaut kur jānoliek ar kaut. Nu, šitā kaut kā. Zini, ka man pat patīk, man liekas, ka tie ir smuki izskatās šoreiz. Kā piemēram šī stojka. Nu, vienkārši burvīgi. Kas tur nāk baļķi. Nē. Reiz šitais atumsā izskatās pēc tiem sauskaltušajiem, bet... Nē, pēc papīrens, bet tie ir tie sauskaltušie. Nu, tagad tā. Vienīgais, zin, grib bišķīt putra. Bišķīt putra ir tajā, kad, nu, pēc idejas man šito vajadzēs krāmēt kaut kur citu. Jo ir tā, kad bērs paliek ostā, bet alkšņu papīrmalku man jāved uz metalurgu Liepājā. Nu, metalurgu teritoriju precīzāk. Un tad atkal tā stulbi sanāk, kraķis izkrāmē šito, un tad es tur kāds dīvains brauc tālāk. Bet nu šoreiz vismaz ir tā, ka uz velkošajiem kaut kas vēl būs palicis. Piekaba ir pilna, ok? Nē, gan jau seja. Tā, kur tā mana mačeta ir? Un kāds tulīt dabūs iekšās. Tas te paši jurgu. Nu labi, man laikam jāuzkāp jaukšā savārāk, man tur kas nesanāks. Nu, viss ir labi. Pagad, te jau kaut kāds... Paļaka, te nevar mums paiet. Nu labi, reiz pastīsimies pārējo mašīnu. Nē, te viss ir skaisti. Te neviens sūds nekā nav. Nē, viss ir bumbās. Kā nepamanīja, ka tur tāds sprunguls, bet nu man vismaz ir mačet. Paņem iedo iekšās tam dārzam un viss kārtībā uzreiz. Nu, pa lēlam es esmu atbraucis mājās. Rītdien man būs tāda pat, kāda bija šodiena.
un kāda bija arī vakardiena. Tā kā nekas tāds baigi jauns man nebūs. Nu, es tāds ceru, ja nesanāks kaut kādi baigi piedzīvojumi. Bet uz šīs ne īpaši pārsteidzošās nots, laikam arī beigšu šo video, jo atkal esmu pāraus pāri pa pusstundu. Un ja kādreiz bija tā, ka es nevarēju no pietiekošu garumu dabūt, tad tagad ir vienkārši, es varētu, nezinu, stundu no vietas kaut ko ļurkstēt un rādīt. Un tad atkal būtu ilgi jādomā, kā es viņus YouTube dabūt iekšā to smago video, jo tur ir diezgan aizņem. Bet, nu, palielam tā, ja tev patīk šādu veidu saturs, es priecāšos, ja tu piespiedīsi like, piespiedīsi subscribe, un tādējādi arī tu atbalstīsi mani un šo te kanālu, un lai man būtu arī tā iedvesma tālāk taisītos video. Tā kā, ja tev patīk šādu veidu saturs, tu zini, kas jādara, es eju mājās montēt video. Čau visiem!